Sen runāts, beidzot arī ieviests. Tiesa, ne bez sarežģījumiem jau pirmajā dienā. Lai sastrēguma stundās mazinātu noslogojumu Rīgā, šodien Ulbrokas ielā atklāts Latvijā pirmais stāvparks, kas daudziem iespējams labāk pazīstams ar anglisko nosaukumu Park and Ride. Tā ir apsargāta autostāvvieta Rīgas nomalē, kur atstāta auto, lai ceļu uz centru turpinātu sabiedriskajā transportā. Kā šodien novēroja Panorāma, gan pati sistēma vēl īsti labi nestrādā, gan iespēja operatīvi ar sabiedrisko transportu nokļūt vēlamajā punktā atpaliek no tā, lai to varētu saukt par labu. Līdz šim apkārtējās mājās dzīvojošie ar saviem auto spēja piepildīt 1/3 šīs autostāvvietas, pārējā stāvēja tukša. Turpmāk ir paredzēts, ka savus auto šeit atstās Rīgā strādājošie no Ogres, Salaspils, lai tālāk uz savām darba vietām Rīgas centrā dotos jau ar sabiedrisko transportu. No šīs vietas sabiedriskais transports kursē pārsvarā līdz Pļauniekiem. Centrā var nokļūt ar 51. un 52. autobusu, kuri no rīta un vakaros iet vidēji katras 10 līdz 20 minūtes, bet tie gan aizved tikai līdz centrāltirgum. 20. autobus, kurš kursē līdz Valdemāra ielai, iet vidēji reizi stundā. Jā, nekad nebūs tā, ka sabiedriskais transports nodrošinās aizkļūšanu no viena punkta uz otru bez pārsēšanās jebkurā Rīgas vietā. Normāli ir viena pārsēšanās, un tā nodrošina Rīgā pilnīgi visus punktus. Ja izrādīsies, ka pašreiz kursējošie autobusi nespēja uzņemt jauno pasažieru pieplūdumu, Rīgas satiksme sola nodrošināt papildus transportu pāris dienu laikā. Par visu ir jāmaksā. Ja šis apjoms pieaugs, tad mēs rēķinamies, ka pirmā apjomā tas varētu būt ap 300 līdz 400 mašīnām, jo paši iedzīvotāji izmanto apmēram 200 stāvvietas. Bet vai tām 300-400 mašīnām tad pietiks ar to transportu, kas šobrīd ir? Tikko viss tiek kontrolēts. Mēs redzam pēc e-talona reģistrācijas, vai ir atstāta vai nav. Tikko viņš pieaugs, Rīgas satiksme mums ir ļoti mobila, un viņa var norīkot šos papildus autobusus. Maksa par stāvvietu ir 20 centīmi stundā vai lats par visu diennakti. Var iegādāties arī mēneša abonementu par 20 latiem, bet ja sabiedriskā transporta e-talons dienas laikā reģistrēts vismaz 2 reizes, stāvvieta ir par brīvu. Neatkarīgi no tā, kuru apmaksas veidu izvēlas, bez e-talona gan stāvvietā netikt. Jebkurš etalons vai personalizēts vai nepersonalizēts, bet tas zilais etalons. Ja pie iebraukšanas jums jāpietuvina etalonu pie lasītāja, un tad barjera atveras, un jums ir iespēja iebraukt, un stāvēt. Tas gan izrādās nav nemaz tik vienkārši. Grūti teikt, pie vainas Mērfija likums, augstums vai kādas tehniskas problēmas, bet sistēma vairāk kārt atsakās sadarboties gan īsi pēc sarkanās lentes pārgriešanas, gan vēlāk. Mašīnām mēģinot kā iebraukt stāvvietā, tā izbraukt no tās. Gala beigās gan visi ir tikuši iekšā un ārā, bet Panorāmas izmēģinātais etalons tā arī nevienu reizi neliek barjerai pacelties. Tas rada bažas, vai līdzīgi nevar gadīties autovadītājiem, kur iespēja atstāt personīgo auto ārpus centra, iespējams izmēģinās jau rīt. Ante Bērta, Valters Blūms, Latvijas televīzija.